šodien, vai tā ir? Droši vien. Kas par lietu? Tādēļ, ka siltuma nav. Nav uzsākts sezona. Vispār nav nemaz uzsākta apkures sezona. Tā sakot, 3 dienas tikai ir bijusi viņa. Tas novembrī. Novembrī. Tas, kā atklāja tikko jauno katlu. Tad bija siltums. Un kādas ir problēmas? Tas ir pašvaldības uzņēmums. Kāpēc tā? Nu, tas tagad nav pašvaldības uzņēmums. Viņš ir nodots nomās Seces Kūdrai. Bet līgumu slēdza pašvaldības priekšsēdētājs. Un tātad viņam arī būtu jāraugās, kā tas līgums tiek pildīts no Seces Kūdras puses. Kādas ir problēmas? Tur kurināmais nav vai katli ir sabojājušies? Kas tur ir? Kurināmais tā kā būtu, tā pietiek Lubānā. Bet tā katlu māja vispār ir uztaisīta no tehniskā viedokļa. Tagad gandrīz jāsaka, vairāki domājuši ne ar galvu, bet ar citu vietu to, kas to tagad taisīja. Bet jūs tomēr smaidāt, vai varbūt viss kārtībā? Nē, bet tā Varbūt jūs esat nobrieduši līdz pavasarim dzīvot tā augstumā? Nē, droši vien neesam nobrieduši. Tādēļ jau mēs arī jūs aicinājām. Mēs esam tādā izmisumā. Jūs padomājiet pašiem, mums istabā ir no 6 līdz 9 grādi. Mums ir mazi bērni. Mēs esam tiešām vasarā. Visu laiku katlu māja ir stāvējusi bez mums ciet. Nu, tagad sākas apkuras sezona. Tagad tur tiek darīti darbi. Sākās tad, kad bija apkuras sezonai jāsākas, tad arī Seces Kūdra atveda to katlu. Mēs vienkārši esam izmisumā, un tas nav pirmais gads. Mēs jau 3. gadu šitā mokamies. Ko jums atbild pašvaldībai, ja jūs runājat? Atrunājās. Protams, atrunāšanās to iemeslu jau visādu. Vainīgos mēs sameklējam pa kāpnītēm. Tur tas ir vainīgs ķēdīte. Aizvijās visur mēs varam apkārt apvaini. Bet atvainojiet, mums taču nevajag tos vainīgos. Mums vajag elementāru siltumu, lai mēs varam izģērties, noģērties, bērnus saģēt, lai mēs te visi kaut drusku higiēnu varam savu piekot. Nu, tas taču ir drausmīgos apstākļos mēs dzīvojam. Nu, tas ir vienkārši neaprakstāmi. Cik mājas tas skar, cik iedzīvotājs? 174 dzīvokļus, apmēram 5. daļu Lubānas iedzīvotāju būtu. Vadas ir pilnas, palīdzību neatraduši savās mājās. Šie cilvēki nolēmuši rīkoties radikālāk. Gribētu teikt, vismaz es tā par sevi varu pateikt. Tas ir Miķels Gruzītis. Jā, protams. Bet ja viņš lūk tajā postenī piedodiet man sēž, tad mēs brēcam uz viņu. Ja sēdēs tur kāds cits, mēs brēksim uz citu. Nu tad, lai risina to problēmu tādā līmenī. Jo jūs līgumu nesat slēguši ar šo kūdru vai ar šo jauno? Kas mums prasīja? Vai mums kāds prasīja? Neviens neprasīja. Vai mums prasīja šo izstādi no katliem? Piedodiet man šeit darīt. Mums tikai eksperimenti ar katliem. Ved vienus tie neder. Atved otrus atkal neder. Eksperimenti ar visu, ar mums, vai mēs izdzīvosim līdz pavasarim, vai neizdzīvosim, vai ne? Nu, bet ko mums darīt? Nu? Un kā jūs joprojām maksājat šīs pašas summas, kas ir jāmaksā? 10 centīmu maksājam. 15 centīmu mums tāda prasa no kvadrātmetra. Vasarā 10. Tagad. Ne par ko praktiski. Ne par ko. Augsti radiatori mums pilnīgi. Ar roku jāsilda radiators. Mums jau te dažas dienas atpakaļ jau bija te māju vecākajiem te komisijām sanāksme. Miķelis Gruzītis arī bija mūs pagodinājis, un es viņam jautāju. Personīgi es neesmu maksājis ne par pagājušo ziemu, jo man ir tie 6 grādi godpilnie dzīvokļi. Ne arī taisos maksāt par šo ziemu. Man izpēc, lai viņš tos radiatorus ņem ārā. Tā es arī viņam atbildēju. Viņš teica, ļoti slikti tu dari, ka tu nemaksā vismaz 5 centīmus maksāt. Bet par ko man ir jāmaksā? Man nevajag tos 5 maksāt. Man nevajag to minimālo, lai viņi nesaldē man tie radiatori. Ja man tas siltums būtu kaut drusku, es maksātu visu. Bet par neko es nemaksāšu. Nu, tas ir drausmīgi, ja man prasa kaut vai tos, bet kāpēc man tie 5 būtu jāmaksā? Es to nesaprotu. Tas nav izējas atrisinājums. No tā viņi tur... Un kā jūs paši redzat, kāda ir tā problēma? Cik daudz ko tur vajag darīt, lai sāktu normāli kurināt? Kas tur ir jādara? Vasarā, es domāju, vajadzēja sakārtot kurtuvi. Bet vasarā visu laiku stāvēja. Kā stāvējusi, ne siltā ūdens bija, nekā arī vasarā tā. Vienkārši vajadzīgs viens rīkojums un pavēle, lai tiktu sakārtot. Kas to zina, kaut ko jau pašvaldībā un komunālo uzņēmumu tai saimniecībai vajadzēja darīt. Mums tas pats cienījamais Miķelis Gruzītis, piemēram, toreiz paskaidroja, ka tā Seces Kūdra, piemēram, kad viņi ir uzaicināti, pārunāt to, kāda ir situācija, viņi ierodas telefoniski, viņi pat vispār netur par vajadzīgu ierasties, vispār uz domas sēdi, lai izskatītu šo jautājumu. Jo tā kurtuve ir nodota Seces Kūdrai tagad. Bet iepriekš taču tā bija Gunita, kur uzrakstīja rakstu, ka uzzināja, ka būs Seces Kūdrai, uzrakstīja jau pret rakstu, parakstījām un vienalga neņēma vērā to.
Un mūsu mājā, es dzīvoju tur citā mājā, mums šitie kaut kā motori tur dzen to siltumu pa māju vai kaut kā un kurina atsevišķu katlu māju un nemaz nav. Un man mājās ir jākurina no rīta līdz naktī krāsniņu. Un tad vēl pasaka, ka es esmu sabojājusi ventilāciju, bet ko tad lai es daru? Dzīvokļi ir sapelējuši vispār, drēbes spēlē. Visi bērni ir slimi, vispār tā mums ir izmisums, mums vispār vairs nav pat kur griezties. Bet galvenais ūdens vada aizsalst. Un tagad aplūdīs, kas atbildēs. Jūs esat arī rakstījuši kaut kur vai tikai runājuši ar pašvaldības vadītāju? Nav nozīmē. Pēdējais raksts Vērā mūsu rakstus neviens neņem vērā. Mēs pagājuši gadu rakstījām nescik aktus. Kurinātāji vērā un mēs sastādījām aktus un neviens neņēma vērā mūsu aktus. Nezinu, kur viņi palika. Nolaižās rokas, negribās vispār vairs nerakstīt, neko darīt. Mums jau nav vairs kur sūdzēt. Mēs tikai brīnamies. Lūdzu, parādiet, kā tas Miķels Guzijs dzied. Viņš tikai dzied, bet neko nedara. Jā, mīklas min. Tik tiešām, te uzmini, par mums lubāniešiem viņš nedomā. Absolūti nemaz. Absolūti nemaz. Lūdzu, filmēt, cik gribat. Bet viņš tik tiešām. Viņš ir uzdomājis, ka viņš var dziedāt un pārējie visi pārējie. It kā mums tās siltuma trases arī mēs maksājam tos centīmus par siltuma trašu uzturēšanu. Mēs maksājam tāpēc, lai tur varētu tomātus pa ziemas vidu, vai ne? Viņas nav nopakotas. Sniegs ir nokusis uz visām mājām, pat uz tām tālākajām mājām sniegs. Ir pilnīgi nav sniega tur arī šajā laikā, vai ne? Mēs sildam tās trases, tur aiziet tie mūsu santīmi un viss. Bet radiatori fantastiski. Labi, ka viņi nesaldē. Ja būtu pateikts, ka komunālie vairāk mūs neapsildīs, tad mēs būtu zinājuši, ko darīt katrai savā mājā. Vai rīkot atsevišķu katlu māju, katrs vai arī domāt citu alternatīvu. Bet tā kā mums var pieprasīja avansu, tā tad mēs rēķinājamies, ka mums uz siltums rod. Maksājām visi lielākā daļa. Bet mēs, saka, mūsu māja uzcēla jau skurstenī, samaksājam Madonas firma, tāda Vuks, laikam saucās, viņa tur ir Rudzītis priekšnieks, ja nemaldos. Mēs samaksājam katrs dzīvoklis 55 latus, viņi pateica 2 nedēļu laikā uzstādīsim jums katlus, dūmi kūpēs, ūdens būs, viss būs. 2 mēneši, ne mums katlu nekā naudu paņēmam, mēs salstam, kur tas Rudzītis ir palicis, nezinu. Tagad esot uztaisīts tāds katls un esot caurs, tā teica. Nav mums. Kam lai tic? Skatīties to katlu māju tagad. Ejam. Viņam izsvieda. Šitās izsvieda. Viņas stāv. Man nav kārtīgi. Šitās izsvieda. Tur smieklī nenāk. Galvenais nekārtība var. Jā. Vienā dienā domāju, cik šausmīgi. Vienu pēc otras vēl kārā un iekšā un neviena nav derīga. Brīnišķīgi, šito arī lūdzu, šitos arī lūdzu. Ar šīm skaidām jūs kurin? Ar šitiem kurin ar viņu, jā, šīm skaidām. Tik tiešām vēlētos, lai redz republikā, kā mums kurināmais stāv un cik daudz paņemts viņš ir pa šitām dienām. Sniegs mums sniga aizvakar. Nāciet kārtību, lūdzu, nofilmējiet arī. Un tā diktīgi parādiet kurinātāju. Šitien apakšā zem galda sildītājs stāv pašiem. O, tas padod. Gruzīša padoties. Kārtību, lūdzu, kārtību ar nofotografēt. Ir kolosāli, tie ir ideāli. Kur tev ideāli? Viena krāsna apstiprināts 10 mājas, ko jūs runājat? Es tā pati biju 4 gadi par kurinātāju, te bija krāsne pie krāsnes. Nu, ko jūs domājat? Te tā karakatūra. Vairāk nekas. Viena krāsne 10 mājas apkurinās. Te vajadzēja būt vēl 4 tādām. Te vajag vēl 4 krāsni, lai apkurinātu. Es 4 gadi biju tie kurinātāji, es zinu, man vīrs strādāja. Viņu personīgu mazu mājiņu var apkurināt. 10 krāsnes bija. Karakatūra numur 1.
Varēs redzēt, vai 20 grādus. Ir tās krāsnes. Ārā krāsnes. Tā ir agrāko krāsnes dienas. Karakaturā. Āpras izraut visas krāsnes. Traks viņš tas grūzījums. Tu esi tik gudrāks par šitām katlumājām. Tā, jūs... Nepilda savus, ko viņiem būtu jādara, viņi to nepilda. Jūs esat kurinātāji, jā? Šajā sezonā? Es neesmu kurinātājs. Kurinātājs Kelmsons. Kā jūs to visu skaidrojat? Vai ir darbinieku problēmas, vai ir katlu problēmas, tehniskas problēmas? Kas tur liek? Pašlaik ir tehniskas problēmas. Katli ir uzstādīti, bet atdeves no viņiem nav. Jūs to konstatējāt kāds tikai tagad, sākot sezonu? Tas jau kā visu uzstādīja, no tā brīža arī. No tā brīža sākās problēmas. Pirms 3 gadiem? Tas ir tikai šogad. Tas ir novembrī, kurā tu uzstādīji? Tas, ko jūs te darat, tomēr kurinat, tas kaut kādu siltumu dod, vai tas viss tukšgaitā? Tas no tā visa, kā teikt, jēgas ir maz. Trubas vēl nav aizsalīts. Trubas nav aizsalīts. Vai jūs esat jutuši pašvaldības vadītāju interesi vai rūpes par iedzīvotājiem? Par šo problēmu kaut tādu? Viņi ir nākuši šeit skatīt? Ir nākuši, bijuši vairākas aiz. Bet viņam ir slēgts līgums ar to Setas kūdru, un viņiem kā pie tā, viņam tā pēc kā. Nu, tas ir vieglākais. Kaut kur entajā ciemā ir kaut kāds cilvēks, kurš ir atbildīgs. Grūzīts ir atbildīgs, viņš jau skraida, bet ja viņu neklausē, ka viņš zvana, nu ko tad var izdarīt? Bet ja tā vieta neiet, tad tā. Cilvēki ir gatavi arī jūs nolīčot. Protams, kas tad pirmais būs vainīgs? Bet jūs uzskatāt, ka jūs savu darbu darat, vai tas vispār nav Mēs nekas savu darbs? daram, nu kas mums jādara, to mēs savu rezultāts tāds ir. Ko konkrēti tu skaņu ierakstījās? Sākumā vispār Tikai šeit ierakstījās. Viss sākums, jā? Jā. Vispār nekas līdz šim neierakstījās? Jā, es tikko iebāžu to te. Vienīgi informāciju. Es esmu malā. Vai ir bijis pašvaldības? Šeit. Bet, tie katli, kā viņi stādīti, tās atdeves no viņiem pašlaik. Rezultātā nav arī Mainīt pagājuši gadu. Šogad viņi tika mainīti. Rudenī jau novembrī tika uzstādīti. Novembra sākumā. Kas tam sekoja līdz visam šī tehniskajai pusē? Nu, to es jums nemāku pateikt. Praktiski nekas. Jūs šeit esat kurinātājs cik sezonas? Es 1. gadu strādāju no jūnija sākumā. Vai esat jutuši arī, ka pašvaldība interesējas un nāk un kaut ko meklē un problēma? Pašvaldība nāk un ir bijusi. Pats domas priekšsēdētājs ir bijis vairākas reizes, bet nu, kā teikt, viņš līgumslēdzēja pusē, kā teikt, ar Rīgu ir tas viss, ar to Setas kūdru, jā, un grūti teikt. Varbūt vispār ir absurdi kurināt, ja nav siltuma? Nu, vismaz, lai trases kaut neaizsaltu, kaut tik daudz. Nu, jā, taču cirkulācija jābūt aizraust, citādi viss būs katlu. Vai jūs nepieļaujat gadījumu, kad iedzīvotāji noliņšos jūs vai, nezinu, izteiks savu protestu vai... Nu, kam tad citam jau kurinātājs jau parasti pirmais ir, kam teikt pāri tas brāziens kādai. Jā, nu grūti teikt ir, kā viņiem. Vispār es domāju, ka tā nav vienīgā. Viņi Romā kūdra grūti, jā? Pārkot kūdru. Savācām sarakstus, uzstījām Madonas rajona padomei, Lubānas pilsētas domei, laikraksts Stars redakcijai rakstu, teiksim, par mūsu šausmīgo, var gandrīz teikt, bezizēju. Jo
Tiešām, un šo mēs sūtīsim laikam pirmdienu. Tas ir pēc sarunas ar pašvaldības vadītāju? Jā, mūsu pašvaldības vadītāju 2 reizes bijusi tikšanās, bet tā pilnīgi veltīgi, var teikt. Tātad mēs šeit rakstam tāpēc katlu mājas pārņemšanas Lubānā Ozola ielā 11 Lubānas pilsētas komunālais pašvaldības uzņēmums un pilsētas doma Miķeļa Gruzīša vadībā jau 4 gadus principā neko nav darījuši siltuma nodrošināšanai. Daudz dzīvokļu mājās Ozola ielā 14, 14 tā, Parka ielā 7, 9, 11, 18, 20, 22. Pa šiem gadiem katlu māja novesta līdz sabrukšanas robežai, redzot, ka komunālais uzņēmums ar to vairs nespēja tikt galā, katlu māja tiek pārspēlēta firmai Seces Kūdra. Arī tas vēl aizvien turpinās Miķeļa Gruzīša aizsāktos eksperimentus ar iedzīvotājiem par zemākās temperatūras noskaidrošanu, pie kuras tie vēl var izdzīvot. Šo māju iedzīvotāji griežas pēc palīdzības pie rajona padomes un pilsētas domas, izsakot savu neusticību pilsētas domas priekšsēdētājiem un neoficiālajiem komunālo uzņēmumu priekšniekam Miķelim Gruzītim. Lūdzam veikt izmeklēšanu šajā jautājumā, noskaidrot, kādā veidā Lubānas KPU noveda šo katlu māju līdz sabrukšanas robežai un ar tiesas palīdzību piedzīt nodarītos reālos zaudējumus cilvēku veselībai un īpašumam. Cik cilvēku tur ir ciest? 100 cilvēku. Kā jūs esat tikuši galā ar augstumu visu šo laiku? Nu, ja es runāju par sevi, tad man arī ir iemūrēta krāsniņa, bet tā nav izdeja. Bērni ir saslimuši, aizvācos uz to pašu māju, kur dzīvo Miķeļa kungs pie savas mammas, un tur tagad slimojam visi. Nu, tā? Tālāk. Cīnamies, kā varam, sildītāji iet, bērni slimos, sieva mājās invalīds. Kam ir briesmīgi nepieciešams siltums, laikam būs jāved uz laukiem pie mammas, prom jādzīvo, būs vienam pašam. Jūs? Vienā istabiņā sildītājs, vairāk nekā. Virtuvē maza krāsniņa malkas un bērni slimo. Man, piemēram. Es viens pats dzīvoju viens pats, vai ne? Bet arī tā pašā laikā sildītāji. Sildītāji. Un cik temperatūra jums istabā? Temperatūra 6-7 grādi. Piemēram, es pateikšu, man ir 3 mēneši vecs bērns. Man iet sildītājs cauru dienu, cauru nakti. Elektrība maksāju, uzurāju. Nē, jūs nesalstot? Pagastā? Jā. Indrāna pagastā kā? Jā. Pagastā nesalstam. Pagastā visiem cilvēkiem ir pietiekami malkas, ja? Bet kantorē, kā pagasta padome salst. Nu, bet kam jūs, piemēram, pretenzijas? Es domāju, Lubānas pilsētas domē. Tikai. Pašvaldībā iestādāts ir pants, ja? Kad atbildīgi par apkuri par šiem komunālajiem pakalpojumiem visi ir pašvaldība. Tautai siltumu gādā, mosties celies un strādā. Tautai siltumu gādā, mosties celies un strādā. Tautai siltumu gādā. Lubānas iedzīvotāji šais dienās dziedāja ne jau Ziemassvētku dziesmas, tas bija protests. Gandrīz 10 daudz dzīvokļu mājās jūs brīnīsties, joprojām nav uzsākta apkuras sezona. Bet mēs, protams, nevarējām aizbraukt neuzklausījuši arī Miķeli Gruzīti. Tur nē. Ja no šitā visu tu man uzdos konkrēti jautājumu, ja? Tad es arī konkrēti atbildēšu, un mēs viņu to visu dūmo stāstu varam stāstīt. Tātad iedzīvotāji 2 reizes jau ir izcinājuši šo jautājumu. Un, nu, tiešām šobrīd viņi ir uz tādas galējas eksistenciālas robežas. Un kā jūs risināsiet šo jautājumu tālāk? Jo jums tiešām ir izteikta neusticība, un kā jūs kā tiešām savas puses saimnieks, ko jūs atbildiet viņiem? Nu, kas attiecās varbūt uz to pēdējo, jā, uzteikt neusticība. Nu, līdz manis vēl nav nonākusi ne mutiska šāda te
neusticības izteikšana, ne arī kaut kāda rakstiska, bet es tam visam varētu piekrist, kad sakāpinātu emociju brīdī, jā, izskan arī tādas domas. Manuprāt, patreizajā situācijā risinājums vienīgais ir reāla praktiska darbība. Nu, un konkrēti šodien, kad man pēc nedēļas 2-kārtējas, 3-kārtējas zvanīšanas katru dienu beidzot izdevās dabūt vienu no Seces Kūdra vadošiem darbiniekiem, konkrēti tas ir Vilnis Klibiķis, ar kur es runāju, un pat cik šodien arī bija ieradušies, ja pareizāk sakot, bija jāierodās aizkrauklas PMK vīri, kas atveda kompresoru, lai varētu iztīrīt Bratskas tipa katlu. Tad es arī aicināju, lūk, lai viņš steidzīgi ierodās šeit, un lai konkrētas vietas risina šos jautājumus, jo tur vēl arī tikko pabeigta uzstādīšana bija vēl vienam jaunam katlam. Un lūk, lai viņu šo te visu lietu palaistu darbībā, tad bija pārstāvis vajadzīgs. Bet praktiski tā, kad šai firmai visu laiku, jā, pie tā telefona, kas manā rīcībā ir, jo adrese viņiem ir Rīgā, Lapu ielā, praktiski visu laiku atbild tikai sekretāri. Viņa pieņem... Varbūt tomēr jāuzsaka darbs šai firmai. Jā, mums līdz lēmumu mēs, protams, šajā situācijā neesam aizgājuši, bet mums sarunas tādas ir bijušas, kad ir laužlīgums. Bet uz mani atbildi domas deputātiem, ko darīt tālāk. Ja? Praktiski viens nav izteicis konkrētu reālu priekšlikumu. Patreizajā situācijā pārņemt šo katlu māju, domas pārziņā, varbūt ne pārziņā, bet nodot viņu tālāk komunālam uzņēmumam, jeb kādam citam. Es neredzu iespēju tikai tāpēc, ka mums nav pilnīgi nekādu savstarpējo vienu kurināmā piegādātāju. Mums, lūk, nav šīs te lietas praktiski pilnībā nekādas nokārtotas. Tā jautājums paliek atklāts. Laužam līgumu, jā. Jāsāk viss no nulles. Tas prasīs atkal kādu laiku, lai kaut ko savestu kārtībā. Ja tā firma galīgi nebūtu darījusi, protams, tad viss to sāk no nulles, bet stādīja vienu katlu, stādīja otru katlu, taisīja kaut ko, un tā cerība, pārliecība, ka darboties. Bija vēl cita firma atvedusi profesoru Cakungu, kurš konsultēja, ko un kā darīt. To, kā būvēja, iebilda arī pasūtītājs, izpildītājs izpilda pasūtījumu. Mums iebilda, cik mēs no šīm lietām praktiski saprotam, diezvai tā sistēma normāli darboties, bet tomēr firma Seces Kūdra pie to un mūsu praktiski neuzklausa. Jūs uzskatāt, ka esat darījis visu, lai jūs iedzīvotāji elementi nestāv? Katrā gadījumā spēkos es esmu darījis principā visu, varbūt pat vairāk. Es esmu sagādājis ķieģeļus tad, kad vajadzēja mūrēt šos te domadus, sameklēju mūrnieku, sameklējām kabeļus. Praktiski pats arī tur esmu strādājis šodien pat tīri fiziski apmēram pusotru stundu. Strādāju kā elektriķis, vienoja klāt dūmu sūkni, pārbaudīju viņu darbību, centrējām, regulējām. Bet no Seces Kūdras, no šīs firmas neviena cilvēka nebija. Būtībā, es gandrīz vai tā, it kā viņa vadītājs šeit darbojos. Pa kurinātāju darba disciplīnu, pa kurinātāju māku šo te lietu darīt. Vai šiem tās firmas priekšnieki jāliek Žiguli un jāved šeit, vai es nezinu, kas jādara? Kaut kādai tieši, man liekas, milzīgai darbībai no jums. Tanī pašā laikā zvanīt sekretārai.